Ja organismam trūkst vitamīnu un minerālu vielu, tās vispirms novirza resursus uz dzīvībai svarīgiem orgāniem. Savukārt āda, mati, nagi, gļotādes paliek šo prioritāšu ķēdes beigās. Pat pie labas pašsajūtas organisms var atrasties slēpta deficīta stāvoklī, bet izprotot savu ķermeni un tā signālus, daudzus vitamīnus un minerālu vielu trūkumus ir iespējams pamanīt vēl pat pirms analīžu veikšanas. Pēc izmaiņām ādā, matos, nagos, mēle, gļotādes, vitamīnu un minerālu vielu deficīts neveidojas uzreiz. Agrīnajās stadijās organisms vēl spēj pats kompensēt to trūkumu. Tā kā ārējie audi, kā āda, mati, nagi, mēle, nepārtraukti atjaunojas, tad tie ir ļoti jūtīgi pret uzturvielu daudzumu. Tāpēc deficītu gadījumā tieši šajās vietās vispirms parādās izmaiņas. Piemēram, bāla āda, tas varētu būt dzelzs, B12, B9 deficīts, sausums, lobīšanās, varētu būt A, E, D vitamīna un omega-3 deficīts. Tas varētu nozīmēt to, ka neizdalās žults tā, kā tai vajadzētu izdalīties, vai nu tā ir iestrēgus, tā ir pārāk bieza, līdz ar to neuzsūcās šie taukoši šķīstošie vitamīni un taukskāpes. Tāpēc noteikti ir pie tā jāpiedomā, ir jāpaskatās vēl citas pazīmes, kas varētu liecināt, ka tiešām ir žults problēma, vai vienkārši lietot papildus vielas, produktus, tējas, kas veicina šo te žults atteci un vērot, vai mainās vai nemainās situācija. Tā saucamā zozāda varētu būt, ka ir A vitamīna deficīts. Ādas elastības zudums, iespējams olbaltumvielu, C vitamīna, cinka, taukošu šķīstošo vitamīnu A, E un D deficīts, kā arī omega-3 deficīts. Agrīnas grumbas varētu norādīt uz dzelzs deficītu, anēmiju, C un K vitamīnu, olbaltumvielu trūkumu. Gluda un balta mēle varētu norādīt uz B12 un dzelzs deficītu. Lakota mēle varētu norādīt uz B9, B12 vitamīnu deficītu. Plaisas uz mēles varētu būt B grupas vitamīnu, dzelzs un cinka deficīts. Plaisas mutes kaktiņos varētu būt, ka ir B grupu vitamīnu deficīts, B2, B6, B12, kā arī cinks, dzelzs un D vitamīns. Pastiprināta matu izkrišana, īslaicīga, varētu norādīt uz olbaltumvielu, dzelzs, cinka, biotīna, D vitamīna deficītu, arī uz anēmiju, hipotireozi, strauju svaru zudumu, arī dēļ tā arī var būt, ka mati pēkšņi izkrīt, kā arī B grupas vitamīni, B12, B9, B7 deficīts. Bet pastāvīga matu izkrišana jau ilglaicīgi varētu norādīt uz anēmiju, uz olbaltumvielu, uz cinka, uz B grupas vitamīnu deficītu, kā arī uz hipotireozi. Plūstoši, sausi, blāvi mati, iespējams arī olbaltumvielu, dzelzs, omega-3, A, E, D vitamīnu, cinka un vara deficīts. Tūskas, olbaltumvielu deficīts, zems magnija un kālija līmenis organismā, un starp citu, tūskas nenozīmē to, ka jums nevajag dzert ūdeni. Pastiprināta svīšana, izteikta nepatīkama smaka sviedriem, tas nozīmē, ka aknu detoksikācijas traucējumi, ir žults sastrēgums un ir zarnu disbioze. Ir jāiegūta pamatīgs darbiņš un viss būs kārtībā. Samazināts ādas tonus. Tas varētu būt olbaltumvielu, C vitamīna, omega-3 deficīts. Redzes pasliktināšanās, īpaši tumsā, var norādīt uz A vitamīna un cinka deficītu. Grupiņā tiks tālāk ielikta informācija par top 5 biežāk sastopamajiem deficītiem. Pārbaudi sevi. Šie deficīti ir vieni no visbiežāk sastopamajiem un var izpausties ar izmaiņām ādā, matos, nagos, enerģijas līmenī un vispār pašsajūtā kopumā. Un grupiņā vēl arī jūs redzēsiet, tiks pielikt arī vēl attēli klāt ar vēl vairāk atšifrējumiem, kāds tieši varētu būt pazīmes simptomi uz doto brīdi jūsu organismā. Papētiet, apskatiet, salieciet kopā
jo vairākas pazīmes var arī liecināt, jūs varat salikt kā puzlīti kopā, ka tas no tā, tur bija cinks, tur bija cinks, tur bija cinks. Iespējams, ka tas ir cinks. Bet ļoti bieži tieši mūsdienās ļoti, ļoti daudz iztrūkst olbaltumvielas, jo olbaltumvielas ir saistītas ar to, vai mums arī būs pietiekami dzelzs uzsūksies organismā, bet vai olbaltumvielas uzsūksies attiecīgi, tas ir atkarīgs no mūsu kuņģa skābes, vai tā nav pazemināta kuņģa skābe, un šādu te mēs varam pamazām izsacināt, nonākt līdz kopsaucējam un ķerties pie lietas. Tāpēc ļoti noderīgas vienmēr ir arī individuālās konsultācijas.